Paldies. Starp citu, es izdomāju jaunu kārtību mūsu kopā dzīvošanai. Interesanti. Pirmkārt, lai garantētu mierīgu sadzīvošanu, turpmāk naktī aizliegts klausīties skaļu mūziku. Bet tas attiecas uz visiem, vai ne? Saprotams. Man nav iebildumu. Otrakārt, principā ir jāizvairās no jebkāda veida trokšņošanas. Tas attiecas arī uz trauku šķindināšanu virtuvē. Es naktīs negatavoju. Vai tad tu vispār gatavo? Tu gan esi nejauks. Un ja man naktī uznāk kulinārā iedvesma, negribu izskatīties pēc nūģa, bet es gatavoju raksta mediķu žurnālam un man nepieciešams koncentrēties. Tas iespējams tikai pilnīgā klusumā. Kaut kad pat tu to rakstu uzrakstīsi. Treškārt. Aiznes šito ierīci uz savu istabu.